Ogre ir jaunākā Latvijas valsts pilsēta, kas šo statusu ieguva pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas. Šī pārmaiņa pavēra jaunas iespējas Ogrei attīstīties un kļūt par vienu no Latvijas ekonomikas smaguma centriem. Taču vai Ogre spēja pilnvērtīgi izmantot šo iespēju? Kādi ir tās ekonomiskie rādītāji un vai tie attaisno iegūto valsts pilsētas statusu? Aplūkojot datus, atbilde kļūst skaidra uzreiz, un tā ir negatīva. Ogres ekonomika ir krietni vājāka, kā varētu gaidīt no valsts pilsētas. Ogres IKP uz vienu iedzīvotāju ir viszemākais starp Latvijas valsts pilsētām. 2021. gadā tikai 9289 eiro. Vienīgais zem simboliskās 10 000 eiro robežas. Interesanti, ka šis rādītājs bija tikai par 13% augstāks kā Ogres novada IKP, kas norāda uz to, ka Ogre nespēja īsti kalpot pat kā sava novada dzinējspēks. Tas liecina par nepietiekamu augstu pievienotās vērtības nozaru attīstību un urbānās teritorijas priekšrocību neizmantošanu. Interesanti, ka vairāki no top 10 apgrozījuma ziņā lielākajiem Ogres novada uzņēmumiem neatrodas Ogrē, bet gan Ikšķilē un Lielvārdē. Pārējie ekonomiskie rādītāji apliecina, ka IKP nav izņēmums. Ogres uzņēmumu saražotās produkcijas vērtība uz vienu iedzīvotāju 2022. gadā bija 10,5 tūkstoši eiro, kas pilsētu ierindo priekšpēdējā vietā starp valsts pilsētām, apsteidzot vienīgi Jūrmalu. Arī nodarbināto skaits uzņēmumos ir viens no zemākajiem. Piesaistītās ārvalstu investīcijas 5 gadu periodā sasniedza tikai 270 000 eiro uz 1000 iedzīvotājiem, kas arī ir viens no sliktākajiem rādītājiem valsts pilsētu vidū. Vēl mazliet vājāks tas ir tikai Jēkabpilī. Neskatoties uz šo zemo ražošanas un ekonomisko aktivitāti, Ogres iedzīvotāji var lepoties ar augstiem vidējiem ienākumiem un zemu bezdarba līmeni. Pagājušā gadā vidējā neto alga Ogrē bija 1111 eiro, kas ir trešais augstākais rādītājs Latvijā pēc Rīgas un Jūrmalas. Bezdarbs Ogres novadā bija tikai 3,2%, kas ir pats zemākais starp valsts pilsētām. Izskaidrojums šai pretrunai ir pavisam vienkāršs – Rīga. Ogre un lielā mērā arī tās novads atrodas absolūtā galvaspilsētas ekonomikas gravitācijas zonā, uz kuras rēķina dzīvo, pārlieku nepiepūloties. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka vairāk Ogres iedzīvotāji strādā Rīgā nekā pašā Ogrē. Tas skaidro, kāpēc Ogrei izdevies saglabāt augstu dzīves līmeni. Taču šī tendence neļauj pilsētai attīstīties kā neatkarīgam ekonomiskam centram. Bet varbūt arī nemaz nevajag. Tuvums Rīgai ļauj Ogrei koncentrēties uz stratēģiju, kas par primāro izvirza dzīvesvietas kvalitāti, nevis industriālo attīstību. Ogre konkurē ar citām pierīgas teritorijām, piemēram, Jūrmalu, Salaspili, Saulkrastiem, piedāvājot ērtu dzīves vidi cilvēkiem, kuri strādā galvaspilsētā. Lai tu varētu būt Ogre, tev tūmā ir nepieciešama Rīga, norāda Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Iespējams, ka pašiem Ogres iedzīvotājiem nav izteikti nepieciešama papildu ražošanas attīstība pilsētā. Tomēr, ja būtu izvēle iztikt bez braukāšanas uz Rīgu, daļa noteikti to izvēlētos. Turklāt tas sniegtu jaunas iespējas Ogres novada attālāko teritoriju iedzīvotājiem, kam braukāšana uz Rīgu nav variants, taču uz Ogri būtu. Jautāts par Ogres stratēģiju piesaistīt citur strādājošos, Strautiņš atzīst, ka tajā ir savi riski, jo, ja cilvēki nav piesaistīti darba vietai, tie var viegli atkal pārcelties projām. Taču Ogre to var mēģināt, jo ir samērā pievilcīga dzīves vieta. Un Ogre arī mēģina. Turklāt cerot ne tikai uz ikdienas svārstu migrāciju. Pilsētas ekonomikas plānos uzkrītoši bieži piesaukts arī attālinātā darba jēdziens, liekot cerību uz to kā veidu ekonomiski aktīvu iedzīvotāju piesaistei. Pilsētas attīstības stratēģijā līdz 2034. gadam minēts, ka attālinātais darbs varētu būt risinājums gan demografiskajām, gan ekonomiskajām problēmām. Taču šis plāns atklāja arī savu veidu ironiju brīdī, kad tā kontekstā tiek piesaukta konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide.
lai gan patiesībā attālinātais darbs, vismaz Ogres piemērā, pārsvarā nozīmē to, ka uzņēmējdarbības vide atrodas kaut kur citur, kamēr Ogra var iekasēt šādi strādājušo darbinieku samaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu. Šķiet, ka Ogres pašvaldība ir mierā ar šādu pieeju. Atbildēs žurnālam Bilance, apgalvojot, ka pilsētas attīstība balstās uz līdzsvaru starp sociālo, ekonomisko un vides aspektu. Ogra tiek uzskatīta par labu dzīves vietu, bet nākotnes izaugsme vairāk saistīta ar dzīves kvalitāti, nevis ekonomikas attīstību. Tomēr paliek jautājums, vai tas ir ilgtermiņā piemēroti un vai valsts pilsētas statusam atbilstoši. Ogres attīstības stratēģijā gan minētas arī dažas ambiciozākas ieceres, jeb pareizās obligātās frāzes – veicināt augsts pievienotās vērtības ražošanu elektronikas un IT jomā. Taču līdz šim Ogrē šajā jomā darbojas tikai uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi uzņēmumi. Ārpus konkurences starp tiem ir viens – Sijā Hansa Matrix, kas darbojas elektronisko plašu ražošanā. Ogra kā valsts pilsēta pagaidām nespēja kļūt par būtisku ekonomisko spēlētāju Latvijā. Lai gan tās iedzīvotāji gūst labumu no Rīgas tuvuma, pilsētai nepieciešama skaidrāka un spēcīgāka stratēģija pašai savas ekonomikas attīstībai. Rodas iespējas, ka Ogres pārvaldība joprojām kavējas reģionāls, nevis nacionāla mēroga pilsētas domāšanā, no kuras būtu sagaidām jau pavisam cita līmeņa atbildība. Netieši to apliecina arī pašvaldības atbildes, kurās pilsēta gandrīz vienmēr tiek sapludināta vienā veselumā ar visu novadu, nevis apzināta un izdalīta kā novada vai vēl plašākas teritorijas attīstības flagmanis. Tēlaini varētu sacīt, ka Ogres ekonomikas izaugsmē nepieciešamā papildu sēkla, valsts pilsētas status, ir iesēta, taču augļus pagaidām vēl neredz. Vai tie ienāksies, lielā mērā atkarīgs no pilsētas turpmākās pārvaldības. Katrā ziņā iespējas Ogrē ir. Tā atrodas tuvu Rīgai, tad arī ostai, lidostai ar lielisku transporta savienojumu. Atliek izdarīt izvēli. Vai turpināt mierīgi dusēt uz galvaspilsētas svārsts migrantu guļamrajona un attālināt strādājošo dzīvesvietas lauriem, vai tomēr mēģināt aktīvāk kalt pašai savu ekonomiku.